gribētu ļoti delikāti mazliet paplašināt jūsu zināšanas par šo gadījumu, ko es esmu piedzīvojusi. Īstenībā jau skolniece noskatījās filmu, viņai filma interesēja, bet tik ļoti tā filma bija daudz dažādas jautājumus radījusi, ka stundā 40 minūtēs ļoti bieži nevar izrunāt visu. Tiemžēl tā ir realitāte. Un jautājumi paliek, un viņa gribēja aprunāties ar tēti. Un tētis viņai neko nesakot uzrakstīja šo vēstuli. Un arī negribēdams, lai klase neredzētu filmu. Direktors nobijās un aizliedza man parādīt. Veidojās, lūk, šīs vadlīnijas. Manuprāt, tie, kas par šīm vadlīnijām runā, nesaprot, nekas ir skolotāju materiāli, nekas ir skolotāju plānošana, nekā veidojas, pilnīgi nekas nav skaidrs. Manuprāt, vecāku galaktika ir kaut kāda vispār, tā ir galaktika, kurai vispār nav skaidrs. Vai jūs saprotat, vai tā vecāka pagalma sēdējas un strādās pie cik 60 skolotāju mācību materiāliem? To, ko es jums varu atbildēt, es varu pateikt, ka es respektēju likumdevēju viedokli. Es pamodos rītā, kad grozim, par ko mēs runājam? Mēs runājam faktiski par, mēs mēģinām ielikt vilcienā, kurš ir aizgājis. Faktiski, ko jūs ierosināt darīt? Ir jāsaņemas gods un jāpasaka, šie grozījumi ir jāceļ. Jā. Tā jūs teiksim, ka sieva nebija.